Sveicien skatītājiem un klausītājiem! Atkal tiekamies digitālajā brančā, un šoreiz šī pasākuma tēma ir dažādība ikdienas darbos. Šī pasākuma formāts būs nedaudz citādāks kā ierasts, jo kopā ar RTU docētāju Ginu iztaujāsim un diskutēsim ar biedrības Mežģīdu lauksaimniecības un tehnoloģijas parka projektu vadītāju Edgaru Romanovsku. Edgara ikdiena ir noslogota un dažādu projektu pilna, tādēļ šis ieraksts tika veidots jau laicīgi, un ieraksta laikā sapratīsiet, ar ko šī ikdiena ir piepildīta. Ar Edgaru tikāmies jau aptuveni pirms gada, iepriekšējā Vidzemes inovāciju nedēļas digitālajā brančā par digitalizāciju lauksaimniecībā, kur mēs runājām, Edgars pastāstīja mums par kaņepju projektu un vairāk arī par projektu Īris. Jautājums Edgaram. Vai šajā projektā ir kāda attīstība vai ir kas jauns, kas interesētu mūsu klausītājus, RTU studentus un citus interesantus? Jā, liels paldies, kā vēlreiz uzaicināt uz savu, manuprāt, jau visnotaļ ievērības cienīgu kūšu pasākumu, tā ka jau, sekojat lampas pēdās, ja, var teikt, kā sacīt, jau attiecībā par, jā, gadiņš ir pagājis, jā, tā arī, mēģināju saprast, apmēram kur un kā mēs esam, kas par šo gadu, jā, protams, daudz to notikumu ir un ūdens paskrējis, jā, teiksim, toreiz mēs pieskārāmies, jā, diskutējot arī par lauksaimniecības tām modernizācijas, digitalizācijas lietām, jā, kā Mežģīdu lauksaimniecības tehnoloģiju parku paspārnē, jā, teiksim, arī mūsu biedrības aktīvi biedriem piedaloties Rīgas Tehniskajai universitātei, Reizeknes Tehnoloģija akadēmija. Mums, notiek vairāki aktīvi pētniecības projekti, un runājot par to pašu Īris, jā, kas tāds bija viens no plašākajiem, jā, tad attiecīgi mēs ar mūsu kolēģiem arī izmantojot Mežģīdu, teiksim, lauksaimniecības tehnoloģiju parka uzņēmumus un Mežģīdu siltumnīcas divas, kas bija kā tās, arī testa vietas, jā, kurā tika projekta ietvaros izstrādāto un, attīstīto dažādu veidu tehnoloģiju, kas palīdzētu mums lauksaimniekiem, siltumnīcu audzētājiem, iegūt labāku ražu, konstatēt dažādu veidu nelabvēlīgus faktorus, kas viņu ietekmē, jā, teikt, ar, teikt, Latvijā, izveidotām arī izmantojot to, pasaules pieredzi tehnoloģijām, jo mūsu, šajā Īris projektā, piedalījās gan Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, vadošie, gan, LBTU, Latvijas Biozinātņu universitātes Innas Alsiņas kolēģis grupa, jā, kas ir, viena no, pieredzējušākiem, teiksim, dažāda veida siltumnīcu augu slimību, labo un slikto tā saucamo kukainīšu, jā, kas gan, nodara to skādi tam augam, gan arī palīdz viņam, jā, un arī speciālisti, un tad mēs mēģinām kompleksi šajā projektā, teiksim, gan izstrādāt, gan izmēģināt tās tehnoloģijas, dažāda veida, teiksim, sensorus, datu, teiksim, sistēmas, kas palīdz apkopot siltumnīcās notiekošos procesus un, analizē tos un informē par to arī, agronomu, siltumnīcu audzētāju, un palīdz pieņemt lēmumus vai novērst tos kādus nelabvēlīgos apstākļus, jā, un tad saprotu, ka arī tur notika arī jūsu
bija liels prieks uzņemt arī jūs, kā sakot, studentus, jā, uz Mežvidu siltumnīcās, jā. Principā, jā, tie bija tādi 2 projekti, kuru ietvaros, tad, principā, saprotu, pie mums arī Mežvidu siltumnīcās notika tās diskusijas un projekti, tika apskatīti arī gan tie paši projekta iekārtas un arī varēja iepazīties, kā tas viss tur dabā notiek un kādus rezultātus tas dot. Jā. Tad, jā, viens bija Iris, kā sacīt, projekts, jā. Precīzi pat jānolas, kā sacīt, tas nosaukums, kā mums jāsakot, bija inovatīva risinājuma izpēta un jaunu metožu izstrāde, efektivitātes un kvalitātes veicināšanā Latvijas siltumnīcas sektorā. Jā, ļoti jau tā. Un otrs projektiņš, jā, kas vienlaicīgi ar Iris arī norisinājās un kur tika testēti dažādi risinājumi tieši augu, kā sakot, audzēšanai ar mākslīgu apgaismojumu, siltumnīcas kompleksa apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrādē. Jā. Tad tur mēs izmēģinājām dažādus gaismošanas risinājumus, tika veikti mērījumi gan Mežvidu siltumnīcās, gan starp citu jums arī kaimiņos Cēsīs esošās Kuģēnu siltumnīcās, kas jau arī, kā saka, viens no vadošajiem Latvijas siltumnīcu saimniecībām ar garšīgiem ne tikai gurķiem un tomātiņiem, bet arī skaistām puķītēm, jā, kas arī tās pašas Cēsīs mēs varam vasaras laikā redzēt, jā. Tātad, jā, un ar Iris arī iekārtiņas mums bija arī vienā tādā Mežvidu uzņēmumā Sijāberī, jā, kurš audzēja zemenītes, jā, kas arī garšīgas un smaržīgas, jā, un tā kā sakot, arī piepalīdzēja mums, kā sakot, arī kolēģiem ar to zemeņu audzēšanu lietā. Jā, var teikt, ka Iris projektiņš mums patreizajā brīdī ir, kā sakot, rudens sākumā tika noslēdzās un tika iesniegts gala ziņojums. Bija arī tāds, manuprāt, ļoti saturīgs un jauks gala seminārs notikās, jā, un principā, tā kā liels paldies arī lauka atbalsta dienesta kolēģiem, jā, kas administrē šo projektu, jā, un visi dalībnieki izteica cerību, ka, teiksim, viņš iegūs arī turpinājumu, teiksim, lai, kā sakot, attīstītu tās lietas, kas ir aktuālas un teikt, arī attīstītu tās tehnoloģijas, jā, ko mēs tur. Tā kā ir daži jau ierosinājumi, jā, kā sacīt, un iestrādes, un es ceru, ka, jā, kā sakot, mums būs tas gods varbūt arī nākošgad kaut ko pateikt, ka mēs jau spēsim pateikt, par ko tas viss ir transformējies un kā tālāk attīstās, un varbūt jau parādīt arī interesantiem un mūsu, kā sakot, klausītājiem, jūsu, jā, arī kaut kādus praktiskus piemērus, praktiskus produktus, jā, un gaismas metodikas projekts, jā, mums arī, kurā tieši Latgales dārzeņu loģistikā Mežvidu siltumnīcas operators bija vadošais partneris, bet, arī, kā saka, stingrā sazobē ar jūsu kolēģiem Rīgas Tehniskās universitātes elektrotehnikas institūta un Ansis Avotiņš kā vadošais pētnieks ar saviem kolēģiem un Pēteris Apsītis. Tātad tur mēs arī, kā sakot, jau esam iesnieguši gala ziņojumu. Manuprāt, bija arī tāds izdevies un jauks pasākums Malnavas koledžā, jo Malnavas koledža arī bija mūsu, kas ir vecākā specializētā vidējā profesionālā un pirmā līmeņa augstākā lauksaimniecības mātību iestāde, kas atrodas pie Kārsavas, netālu tie ir mūsu kaimiņi Mežvidos, jā, un viņi šī projekta ietvaros gaismas metodikas arī, teiksim, izstrādāja, tādu, teiksim, metodiku kā kursu arī audzēkņiem, studentiem, jā, un ļoti aktīvi arī piedalījās rezultātu
iegūšanā, kā sakot, projekta. Un tā kā, principā, jā, es domāju, kā sacīt, ka arī šis projekts, es ceru, iegūs turpinājumu. Var teikt, viņi abi savā ziņā papildināja viens otru. Tas ir saistībā par tām siltumnīcu tehnoloģijām, jā, kā sakot, augu gaismošanas lietām, fotosintēzes procesiem, kā mēs varam tos augus siltumnīcas apstākļos viņiem piepalīdzēt un dot to papildus tā, kas varbūt, kur ar to mammu daba nepietiek, jā. Un, lai būtu pilna aina tieši saistībā par šāda veida, pētnieciskajām lietām un inovatīvajām, tad, principā, paralēli jau tā nopietni ir ieskrējies arī projekts, kas arī, kur man ir jānolasa, jā, jo vienkārši tas nosaukums ir gan sarežģīts, 3D fotogrametrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinoša inovācija ieviešana optimālāk vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā. Tas ir, var teikt, tā pilnībā slēgtā saimniecība, tā saucamais city farming, jeb urbānā lauksaimniecība, jā, tas urbānā laikam ir tādā griezumā plašāk arī uz debesskrāpju jumtiem, un arī Rīgai var piemēri tā paša, kā sakot, urbānā biškopība notiek. Arī kolēģiem ir daži projekti par to, es zinu arī, manuprāt, mūsu labi sadarbības partneri no Agroresursu institūta un vēl, kā sacīt, nodarbojas. Bet tieši šis projekts, jā, mums viņa ietvaros pagājušajā nedēļā arī Mežvidos bija, kā sakot, vadošais tas, kā saka, industrijas partneris, kā sakot, industrijas partneris mums bija ieradies kopā atkal ar jūsu kolēģiem no RTU, jā, kas ir tieši nodrošina arī to izstrādāja arī šim projektiņam arī, kā sakot, gaismekļus, jā, tam audzēšanas konteineram, jā. Un, kurš arī mums pats fiziski atrodas pie Bulduru dārzkopības vidusskolas, jā, Bulduri arī ir, kā sakot, labi mūsu sadarbības partneri, jā, kā sacīt. Un jā, kā sacīt, bija vizīte projekta kolēģu pagājušajā nedēļu Mežvidos, jā, un mēs jau smējamies, ka mums arī tur viens tieši jūras konteiners, ref konteineriņš stāv, kāpēc gan ar laiku tur neierīkot kādu, kā sakot, slēgtās lauksaimniecības piemēru, bet jo tas mūsu, tā loma, ja vieta tajā projektā bija tieši, mēģināt tās tehnoloģijas, kas varbūt tiek izmantotas un aprobētas pilnīgi slēgtā vidē, sakot, noslēgtā tajā, kā sakot, audzēšanas konteinerī, kur ir pilnīgi noslēgts mikroklimats, kā sacīt, ka, faktiski, kur, pēc būtības nav nekādu ārējās vides faktoru iedarbības, jā, tad, kādā veidā kaut kādas tās lietas, kas saistīts varbūt ar visu to procesu vadību, augu energoefektivitātes kaut kādiem risinājumiem, kā tālāk viņas, pārnest uz, tradicionālām, industriālām siltumnīcām, lielākām, mazākām, un varbūt kaut kādā veidā apmainīties ar tām kaut kādiem tehnoloģiski interesantākiem risinājumiem. Tas ir, jā, tieši tas vadošais arī tas tehnoloģiskais partneris, jā, Sija Brokoļi, jā, tieši viņu kolēģis arī pats viņš ir no Beļģijas, jā, Olivijai arī bija, kā sakot, ieradies pie mums pagājušajā nedēļā. Tā kā bija tāda ļoti interesanta diskusija, un pabeidzot vēl pavisam šo tēmu, mēs arī pie mums griezās arī kolēģi no Latvijas Universitātes ģeogrāfijas fakultātes, kas savukārt ir transfarming, ja es nekļūdos, projektā, kas ir saistīts ar akvaponiku, kas nozīmē, ka, tur tiek, varbūt kaut kas tur ir dzirdēts, jā, ka tā ir augu un zivju mijiedarbība, jā, kā sakot, arī Latvijā ir daži uzņēmumi, kas šajā jomā interesantas lietas un tehnoloģijas, attīstā.
teiksim, piemēram, pavisam nesen te bija mums tāds, kā saka, gardēžu pasaulē lielu publicitāti izsaucis notikums un mūsu, var teikt, mēģināšanā par to Mišeliņu zvaigžņu piešķiršanu, tad šie kolēģi, kā sacīt, viņu teiksim, tas audzēšanas, kā var teikt, tāds bloks tika, vai skapītis, tā smukāk izteikties, tika ievietots arī pie... Es visu laiku jaucu to nosaukumu Maks Čekot, laikam, kas arī ieguvis tas mūsu restorāns, kas ieguva vienīgais to Mišeliņu zvaigzni, jā, tad šīs tehnoloģijas piemēri jau, kā sacīt, ir mūsu tajā zvaigžņotajā restorānā. Tur var aiziet un paskatīties, kā tur aug kādā garšaugiņi, jā, un apakšā, teiksim, zivtiņas, kā sacīt, zivtiņas dzīvo, un attiecīgi tur ir tas, teiksim, kā sakotā, tas, var teikt, tas risinājums, kur, teiksim, viena lieta papildina otru, jā, kā sakot, ka zivtiņas baro augus un notiek, teiksim, tas cikls, jā. Tā kā, principā, tā ir, teiksim, it kā mēs runājām par vienu projektu un sākām vienu, un beigās, kur mēs jau spriežam par 4 projektiem, kas, teiksim, kā sakot, varbūt iet, teiksim, tos dažādus virzienus arī, bet kā sakot, kaut kur arī papildina viens otru un teiksim, ir tās iegūtās, teiksim, tā iegūtās kaut kādas atziņas par augu gaismošanas lietām, par to, kā tur labāk kādu risinājumu vadības uztaisīt. Tas ir atkal nodara kolēģiem, teiksim, citā projektā, gan, teiksim, attīstot kādas, teiksim, citas tehnoloģijas. Un, jā. Tā kā, principā, tāda man atskaita par to, kas tur ir noticis, teiksim, šī gada laikā. Jau minēto projektu daudzums ir ievērības cienīgs, bet es zinu, ka tie vēl nav visi projekti. Pavasarī pagājušajā, kad bijām ciemos, bija procesā zemeņu audzēšana. Ja pareizi atceros, tad pēdējais posms. Kā tur viss izdevās vai neizdevās, un vai veikalos varēsim ieraudzīt zemenes? Jā, šeit tāda iespēja, kā sakot, bezmaksas reklāmas, jā, kā sacīt Laumiņš, bet, jā, arī šis projekts no tā, kā sakot, jā, vairākas reizes viņš tika pagarināts, jā, paldies arī kārtējo reizi Lauka atbalsta dienesta kolēģiem par pretim nākšanu un to, kā, jā, teiksim, kā arī lielākā daļa no šiem mūsu projektiņiem, kā sacīt, mēs iesaistīt, jā, viņi visi saskārās arī tiem izaicinājumiem saistībā ar Covid, tāpēc gana daudzas arī tās pieredzes apmaiņas braucieni dēļ tā nenotika, jā, bet mēs to mēģinām kompensēt ar lielāku, var teikt, maksimāli lielāku pieredzes iegūšanu tajā praktiskajā darbībā, jā, un jā, viņam arī tika sagatavots gala ziņojums, bija jāsaka kārtējs labais seminārs noslēgumu, kas mums ļoti veiksmīgi sakritā šī pagājušā gada oktobrī rīkoja tāds pazīstams agroapgādes uzņēmums AM Ozolijā, kas, teiksim, puķu stādiņus, dažādu veidā, teiksim, lietiņas, kas ir vairāk saistīts tieši ar siltumnīcu saimniecību, jā, kur var iegādāties arī podeņus dažādus un līdzekļus un teiksim, minerālu elas un tā tālāk, visu, kas vajadzīgs, lai kaut kas garšīgs vai skaists uzaugt, jā, un tad kopā ar vienu no vadošajiem, teikt, Eiropā zemeņu stādiņu audzētājiem Krāge, kompānija no Vācijas, jā, tika rīkot seminārs un uz kuru sabrauc, teikt, ļoti daudz, kā sakot, lielākā daļa no vadošiem zemeņu audzētājiem Latvijas, un mēs ļoti veiksmīgi, kā sacīt, paldies kolēģiem, arī prezentējām šī projekta rezultātus un izmantojām to
jāformulē, padiskutēt ar kolēģiem, jā, teiksim, kas tad izdevies, kas mazāk izdevies, kādas atziņas, jā. Jā, ņemot vērā, ka pirmo reizi tur faktiski Latvijā tika audzēja zemenes ar mākslīgu apgaismojumu, jā, vairāk veida, jā, teiksim, arī tie secinājumi, kādas ir atšķirības, teiksim, to gaismiņu dodot zemenē, kādas pret, teiksim, to pašu, kā sakot, gaismas tomātu, ja var tā viņu nosaukt, jā. Tad, jā, tā kā, pašreiz viss virzās uz to, lai maijā, kā sacīt, mēs Rimī plauktos, jā, tās mežvidu zemenītes atkal būtu jau pieejamas, un šoreiz jau, kā saka, mēs ļoti ceram, jā, kā sakot, kā tas, tomēr dos ierosmi, un kā sakot, projekts ir devis, kā zināmu pieredzi, ka, cerams, cerams tās zemenītes, kā sakot, būs garšīgas un neskatoties arī uz visiem 12%, arī atradīs ceļu uz jūsu mājām. Jā, mēs un kolēģi, protams, pacentīsimies. Jā, tā kā, jā, šis garšīgais projekts, kā sakot, noslēdzies pēc tā, kā sakot, formāli, bet, teiksim, es domāju, ka mēs arī vienojamies, ka šīs pašas zemeņas siltumnīcas, ka cerams tur neviens interesants var būt tāds, kā sakot, projektiņš varētu arī uz priekšu turpināties, jā, savā ziņā kā tāda zināma testa vieta, kā sakot, arī paliks, jā, un paralēli tur, kā sacīt, tās mežvidu zemenītes, viņas tā kā sakot, kā pavasara un kā sakot, pienākošās vasaras, teiksim, tie vēstneši mūs tad, sacīt, sagaidīs, jā, veikalu plaukteņos. Jā. Jā, tā kā, laikam es izmantoju par kaņepēm, es jau laikam pagājušo reizi gana daudz, tur ir kaņepju projekts mūsu turpinās, jā. Es jau pirms ieraksta sākšanās laikam jau tādu mazu monologu nolasīju, jā, par to visu to kaņepu padarīšanu. Strālo arī pagājušā gada rudenī mums vēlreiz izdevās arī piesaistīt to specializēto kaņepu novākšanas tehniku, un mēs arī septembrī, kā sakot, apvienojot to ar tādu ļoti labi pārstāvētu semināru, kur arī apspriedām tās iespējas varbūt mežvidos ar laiku izveidot to, kā sakot, padziļinātas vai pievienotās vērtības, kā sakot, kaņepju pārstrādes centru. Jā. Mēs veicām to, kā sakot, kaņepju novākšanu, jā, kā sakot, papildus, var teikt tā, pielietojām dažus, teiksim, tādus tehnoloģiskos paņēmienus un novērsām varbūt tās problēmas, kas mums bija 22. gada rudenī, jā, attiecīgi izdevās arī ļoti, kā sakot, operatīvi, veiksmīgi arī kaņepju stiebrus izkaltēt, sapresēt, un patreiz viņi arī ir, kā sacīt, pārvest arī, kā sakot, tālāk dekortikācija, pārstrādes veikšanai, kas nozīmē, ka tas kaņepju stiebrs tiek sadalīts reizinātājos, tiek iegūts kaņepju šķiedra un attiecīgi no kuras daudz ko jauku un foršu var sīt. Un tas pats kaņepju spalis, kurš agrāk varbūt tika uzskatīts par tādu kā zināmu atlikumu produktu, bet kuru tagad arī pēc kura ir diezgan liels pieprasījums arī veidojot to pašus zaļos būvmateriālus, jā, kā sakot, izmantojot dažādu veidu izolācijas materiālu un tā tālāk. Jā. Arī, kā sakot, kā pakaišu materiāls, jā, tāds savā ziņā ar labām antiseptiskām īpašībām, bet, jā, kā es jau atzīmēju, tas ir tas jautājums arī ar Koksnes ķīmijas institūta kolēģi, te tiek
interesanta tehnoloģija, tā saucamā tvaikas spridzināšana, kas nozīmē šī kaņepju materiāla, teiksim, papildus apstrāde, ar mērķi iegūt augsti kvalitatīvu zaļo būvmateriālu, izolācijas materiālu, bet, tur ir tas lielais jautājums, kas, un arī prieks, ka mums izdevies, patreiz nokooperēties un, teikt, viena no nedaudzām atlikušām kaņepju pārstrādes iekārtām Latvijā, kas mums patreiz ir Preļos arī ar kolēģi Viktoru Dudarevu. Mēs arī mēģinam, kā sacīt, nepieļaut to, lai, teiksim, arī mums tās pārstrādes jaudas, kā sakot, Latvijā pazustu, jā, un redzēsim, jā, tur ir tas saistīts ne tikai ar kaņepju, tur arī ir unikāli priekš Latvijas filca pārstrādes iekārtas, jā, kur pārstrādēt gan kaņepju šķiedru, gan to pašu vilnu, teiksim, aitu vilnu, jā, un, teiksim, tur mums arī te kolēģi no savukārt Latvijas universitātes ķīmiķiem ir uzrunājuši, jā, un komunicējam arī, starp citu, tieši šodien, jā, par tādu unikālu filtru ražošanu, jā, no aitu vilnas. Kolēģiem savukārt ir interesants projekts arī savukārt no kaņepju šķiedrām, un tieši ar tādu nolūku mēs pirms pāris nedēļām tad bijām padarbinājuši arī to, teiksim, to iekārtu, un tā kā viss strādā, jā, tur arī skatāmies, meklējam sadarbības partnerus ar tādu mērķi, jā, kā es saku, komplekss pieeja, izaudzēt pietiekošā kvalitātē, daudzumā un dabūt tādu produktu, jā, kuram būtu tas tirgus perspektīva, jā. Laikam, ja jau man, kā sacīt, lai pabeigtu varbūt visu to, kā sakot, to projektu klāstu, jā, nevaru nepieminēt to vienu projektu. Tieši šodien runājām ar mūsu, atkal jāsaka, jūsu kolēģiem, šoreiz no RTU, saprotu, IT fakultātes datoru, kas ir vadošais partneris. Tas, ko es e-pastiņā sūtīju, jā, tas ir projekta nosaukums ir, projektiņš ir saistīts ar patreiz ar vienu no mūsu uzskatu nozarē perspektīvākiem eksporta produktiem, tiešām eksporta produktiem. Patreiz tāds mežvidu tomātiņš un citu vairāk tiek audzēti, teiksim, vietējiem patērētājiem, jā, tad tos pašus koku stādiņus, jā, Latvijas valsts meži, tas kaut kāds vairāk dzirdēts, kā tas lielais spēlētājs veiksmīgi patreiz arī audzē un eksportē uz Skandināviju un tā tālāk, un tur tieši jūsu kolēģi no RTU bija iniciatori, kā sakot, projektam kopā ar LBTU kolēģiem, kur arī Mežvidu lauksaimniecības tehnoloģiju parks piedalās, kā tas gan publicitātes, gan tehnoloģiju pārneses partneris, jā, tieši saistībā ar iespējām, teiksim, kā sakot, automatizēt šo procesu. Es pēc tam noteikti arī atsūtīšu, teiksim, to pašreizējo, teiksim, kolēģi atskaitas par to pašreizējo stadiju, kas kur ir izdarīts, jā. Pamata testa vieta ir Rīgas mežu stādaudzētava, jā, kur jau tad sāksies ātri rosība, jā. Martā būs lielā projekta sapulce, bet, patreiz tur, teiksim, tiek arī, es ceru, kā sakot, izmantojot kaut kur tā pieredzi no mūsu projektiņiem, kā sakot, iepriekšējiem, kas nesen beigušies un ar ko mēs labprāt ar kolēģiem dalamies, jā, tiek uzstādīti arī dažādi veidi sensori, kameras, jā, kas, kā sakot, kontrolē to, kādā veidā tā sēkliņa, kā tas topošais tas meža pavēlnieks, jā, tas, vai tur, kā sakot, priede, eglīte, viņš kādā veidā tas jaunais koku stādiņš, teiksim, attīstās, cik viņš ir vesels, kā viņam varbūt pietrūkst, jā, un attiecīgi tur ir tāds, parasti tajos, kā sakot, specializētās siltumnīcās, tādos lielos tuneļos, kur tie koku stādeņi mazos tādos podeņos tiek audzēti, jā, tad
teiksim, staigā tāda automatizētā stādeņu, kā sakot, barošanas, laistīšanas sistēma, tāds liels stienis, pie kuras ir piestiprināta tad attiecīgi visi tie barošanas bloki, un tagad kolēģi to izmanto, novietojot atbilstošu aprīkojumu, jā, kas arī attiecīgi vizuāli un visādi citādi nosaka šo stādu stāvokli, apmēram monitorē un dod ziņu, teiksim, tam, kā saka, agronomam, kā sakot, šoreiz varam nosaukt par galveno meškopi, jā, kā sacīt, dod ziņu par to, kādā kondīcijā tad šie stādiņi ir, jā, teiksim, kā viņiem pietrūks, cik varbūt ir, teiksim, kāds arī tās kopējais, teiksim, tas stāvoklis vai kaut kur pēkšņi neattīstās kāda slimība, jā, signalizē par to, un tālāk, es saprotu, ir arī doma varbūt, kā sakot, mehanizēt to pašu kaut kādu stādiņu pravēšanu, jā, kā sacīt, un, jā, bet, vienmēr sakot, tas nozīmē, ka ne tikai šī jau teikt tāda gana tāda jaudīga mūsu eksporta nozare, jā, teiksim, kas tā veiksmīgi papildinājas, un arī tagad, kā sacīt, arī ļauj mums, teiksim, to mežu, kas tiek, teiksim, izstrādāts, jā, arī, kā sacīt, nekavējoties arī atjaunot, arī ar pašā Latvijā izaudzētiem, kvalitatīviem, veselīgiem stādiņiem, jā, kā sacīt, kuri tad izturīgi pret slimībām tā tālāk un pēc tiem gada desmitiem, jā, tad mums, kā sacīt, priecēs mūs un, kā sakot, un nodrošinās mūsu zaļā kursa, kā sacīt, turpināšanu un jā, teiksim, par koku un meža nozīmē, jā, teiksim, mūsu mīļos kopējās mājas zemes, kā sacīt, tajā ekosistēmā, skaidrs, viņa ir vienkārši nepārvērtējama, un prieks, ka mēs arī tur varam dot kādu savu ieguldījumu, un arī, principā, palīdzēt arī kāds, teiksim, tās kaut kādu Latvijā radītu tehnoloģiju attīstībā. Tā, ka var teikt, ka to visu apkopojot, jā, it kā jau tā siltumnīca nozarē Latvijā nav liela, mēs tur salīdzinām, nerunājot jau par Holandiju, jā, bet to pašu Angliju vai ko, jā, Britāniju, bet, teiksim, tāds, kā sakot, Latvijas pētnieku, tas, teiksim, tas, vairāku, teiksim, tā kopdarbība un, teiksim, tie projektu vairāk secīgi veikti projekti, teiksim, cerams, radīs arī nevienu labu to potenciālu tirgus produktu, jā, un šajā gadījumā, manuprāt, ir ļoti svarīgi nezaudēt to fokusu un vienkārši mēģināt tās labi iesāktās lietas paturpināt, un mēs ļoti ceram, ka arī mūsu, kā sakot, dažādi veidi pētniecības fondu pārvaldītāji, jā, kā sakot, to arī atbilstoši novērtēs, un to, ka ir ļoti būtiski jāsaglabāt tiešām to pētnieku kodolu, un kā es jau teicu, un to nodrošināt to saikni ar, teiksim, industriju. Jā. Tā, laikam par projektiem būšu pastāstījis apmēram visi. Skaidrs, tātad jums ir darba pilns rokas. Nedaudz atgriežoties pie kaņepju projekta, mēs ar Ginu spriedām, ka ir ļoti daudz dažādu veidu, kur šīs kaņepes realizē. Daudz dažādu nozaru un produktu, kurās šīs kaņepes realizē. Un varbūt ir kādas 5-10 lietas, kur šīs kaņepes varētu izmantot, kur viņas ir vispieprasītākās. Kā sakot, izmantot viņas tiešām var ļoti plaši, jā, sākot, nezinu, taisīt virves, kā sakot, siltināt mājas, taisīt dronus,
vienkārši jautājums ir vairāk. Un tas, ja mēs skatāmies no kādas šķiedras paļu izmantošanas, bet ja mēs skatāmies par kaņepju aktīvām vielām, par viņas to pārtikas segmentu, jā, sviests, kaņepju eļļa, jā, nu, kā sacīt, izmantošana farmācijas industrijā, tas pats CBD, jā, kā sacīt, nu, arī tās lietas, nu, jā, kas jau ir saistītas ar to, teiksim, teikt, tā, par kur parasti jau, kad iesāks sarunas par kaņepi, aizvien vēl tur tie jociņi ir populāri, jā, kā sacīt, nu, kā sakot, nu, ko jūs tad, kā sakot, to tomātu audzēšanu mokaties, nu, kādu kaņepīti uzaudzējam, kā sakot, visas problēmas uzreiz atrisināsies ekonomiskās. Bet, nu, tas tā jokam, bet, nu, teiksim, jāsaka tā, arī tajā industrijā patreiz ir liela konkurence. Nu, mēs runājam arī, teiksim, par to pašu farmācijas industriju un tā tālāk. Tiek meklēti kaut kādi jauni produkti. Jautājums ir par produktivitāti, pašizmaksām, jā. Nu, ja mēs runājam par to industriālo kaņepi, nu, tas ir, kā sakot, no vienas puses ir, teiksim, tā vajadzība un tā kā pieprasījums nominālais pēc tiem, kā sakot, pārstrādājumiem, dabai draudzīgiem materiāliem, jā. No otras puses, nu, atkal ir tas cenas jautājums, jā, un tāpat, ja mēs skatāmies, jā, par zaļo enerģiju, labi, tas varbūt patreiz ir cits stāsts, vai par to pašu zaļo, kā par biodegvielu, kā sakot, 2., 3. paudzes, tad, jā, arī par zaļo iepakojumu materiālu, nu, ja mēs runājam, varbūt mums patreiz kaut kāds tāds, kā sakot, arī, kā sakot, viens no tādiem perspektīvākiem virzieniem šķiet tieši tas kaņepes izmantošana, jā, arī, kā sakot, nu, kā saka, ilgspējīga zaļā būvmateriāla, kā sakot, virzienā, bet, nu, es saku, tas ir lielais izaicinājums, jā, kādā veidā, nu, teiksim, kā saka, kādā veidā dabūt to, kā sakot, konkurētspējīgu produktu cenu, kādā veidā to labu produktu, jā, kuram ir, nu, noteikts daudzums finanšu jāiegulda darba, teiksim, lai tu pie viņa nonāktu, kādā veidā viņš konkurēs, nezinu, teiksim, ar to pašu putekplastu, jā, vai tādiem, nu, kā sakot, lētiem, noteikti vienvārds sakot, teiksim, naftas produktiem, jā, fosilās izcelsmes, jā. Jā, un tas ir tas lielais jautājums, jā, kā sacīt, tāpēc saražot, jau es domāju, mēs varam ļoti daudzas lietas un pietiekoši kvalitatīvi arī to pašu, vēl es teicu, jā, ka mēs varam gatavot dronus, un tāda doma ir, kā sakot, projekta nobeigumā arī, kā sakot, kā noslēdzošais etaps arī no mūsu kaņepēm. Iedras arī, kā sakot, saražot biokompozītu, un no viņas arī mūsu RTA kolēģi arī varētu kādu droneņu, kā sakot, uztaisīt. Jā. Tā kā, bet, jā, tā kā, es saku, mēs to jautājumu esam skatījuši, nu, tiešām ne tikai, teiksim, pētniecības laboratorijas līmenī, bet arī, nu, teiksim, plašāk skatoties par, nu, patreiz pieejamām industriālām tehnoloģijām un kas notiek, jā, ja, piemēram, nu, teiksim, to pašu biokompozītu mēs ražot no kaņepju izēvielām, jā, un tad mums atkal pretī ir tas, nu, kā sakot, naftas analogs, jā, un jā, nu, tā kā tas ir liels jautājums, bet es domāju, ar to arī, teiksim, visi tie saskaras arī tie zaļie spējīgie risinājumi. Protams, katrai nozarei sava specifika, jā, viena lieta, ka tur, nezinu, piedāvā kādu, kā saka, krafta aliņu, jā, teiksim, no vietējām izēvielām vai tehnoloģijas, un viņš tur maksā vienu vai otru, teiksim, nu, maksā ar kārtu, teiksim, vairāk nekā, kā sakot,
Citi, jā, te kā reizi varu pareklamēt mūsu kolēģis no Koksnes ķīmijas institūta. Daži no viņiem ir saistīti ar tādu, kā sacīt, neatkarīgo alus brūvētāju, manuprāt, Teika, jā, viņš nav tas ļoti, jā, kā sakot, labi. Mums, protams, jāskatās, kā sakot, jūs tad varat pielikt piebildi, jā, par to, kā sakot, cik tas veselīgi vai neveselīgi, jā, kā sakot, kā tas ir, bet, es domāju, kā sacīt, kā daudzas tādas lietas, viss, kas ar mēru, jā, kā sakot, viss dabīgs un tas viss, kā sacīt, jā, bet, teiksim, vēl kaut paralēli, jā, teiksim, tas ir, man liekas, tas ir lielais izaicinājums, jā, un arī, ja mēs runājam par to patērētāju, tad sanāk arī, ka vārdos, kā sakot, jā, mēs atbalstam un tā tālāk, bet, kad aiziet līdz tā gala izvēlē, vai tajā veikalas pārtikas plauktā, vai teiksim, tajā būvmateriālu veikalā, tad jautājums, kam mēs reāli dodam priekšroku, un protams, tas ir lielā mērā arī ar to pirktspēju saistīts un cilvēku, kā sacīt, jā, bet, teiksim, es domāju, jā, ka tas ir tāda, kā sakot, tāds liels izaicinājums, jā, teiksim, visiem tiem, kā sakot, zaļajiem ilgtspējas produktiem, kādā veidā, teiksim, tam produktam, kā sakot, radīt tādas īpašības, kas tomēr liktu, kā sacīt, tam patērētājiem viņu izvēlēties reizē, kā sakot, palīdzot arī, teiksim, šīs ilgtspējas lietas visas attīstīt, bet, diemžēl, jā, bieži vien, kā sacīt, un šeit ir jautājums, protams, arī par valsts politiku, par to pašu, kā sacīt, pīrāga un var teikt, kaut kāds tur žagaru principu, jā, ka tur, kā sacīt, bieži vien arī tā politika par, kur tas žagara princips ir, gana daudz piemēru arī par energoefektivitātes prasību ieviešanu, kur ir formālas pieeja realizēta, jā, mēs, manuprāt, pagājušajā gadā iespējams pieskārāmies, jā, tā paša, kā sakot, obligātā iepirkuma kampaņa, kas ļoti smagas sekas atstāja arī uz mežvidiem, jā, kā sakot, tā, var teikt, ieliekot lielu tādu kloķi vai lielu supersprunguli, jā, tās pašas, kā sacīt, atjaunojamās enerģijas un sintēzes gāzes tehnoloģijas attīstībā, jā. Teiksim, tāpēc, jā, ir ļoti būtiski, jā, atbalstīt, ir ļoti būtiski saprast, un vēl manā skatījumā, kas tiešām nav pieņemami, un tā ir ļoti liela izšķērdība, jā, ka kaut kādu formālu prasību vai iedomātu kampaņu nelīdz galam izvērtēt pēc vienkārši būtiskas liels bieži vien, teiksim, mūža darbs, teiksim, un daudzu cilvēku darbs arī tehnoloģija attīstībā tiek vienkārši nobremzēts vai vienkārši, iznīcināts, un tas, manuprāt, kā sacīt, manuprāt, absolūti nav pieļaujami, īpaši, teiksim, mūsu mazajā Latvijā, kur mums jāvērtē visi tie, kas tiešām ir ar savu darbu, kā sacīt, bieži vien arī veselību, un kā sacīt, un no visas sirds kaut ko dara, attīsta, jā, un tāpēc es domāju, ka viennozīmīgi tā ir mūsu valsts pārvaldes iestāžu arī ļoti liela atbildība, un tāpēc mums ir, kā es jau nevienreiz atzīmēs, mums ir ļoti daudz kontrolējošo iestāžu, mums ir ļoti daudz lielu kritizētāju, bet, es ieteiktu daudziem no tiem kritizētājiem un kontrolētājiem mēģināt kaut ko pašiem arī izdarīt. Jā, kā sacīt, uzņemties par kaut ko atbildību, uzņemties atbildību par kaut kādu gala rezultātu procesu. Un es domāju, ka teiksim, viņu tie lēmumi būtu, manuprāt, ļoti, ļoti
ļoti, kā sacīt, atšķirīgi un manā skatījumā arī, teiksim, arī mūsu, teiksim, tiesa praksē un tā tālāk. Lēmumu pieņēmējiem tomēr ir jāsaprot, kā sacīt, kā, teiksim, formāli skatoties uz lietām, teiksim, neiedzinoties viņās pēc būtības, to pašu uzņēmēju darbību un tos pašus inovatorus, kuriem jau tā ir ļoti daudz izaicinājumu. Mēs ļoti viegli varam, varbūt, kā sacīt, tiem cilvēkiem neapzinoties, varbūt, nezinu, teiksim, nākošos, laikam, Ilons Masks tagad ir, kā sakot, tāds divējādi vērtēts, kā sacīt, bet, teikt, kas tās pašas nākošās Teslas, kurā gadījumā, vai nezinu, tos citus vienradžus, kā sakot, vienkārši pašiem neapzinoties arī, kā sacīt, viņus jau iedīgli iznīcināt un padomāt par šo atbildību, ko nozīmē, teiksim, tiešām kaut kādas tādas, kā sacīt, lietas ārpus ierastā, kas ir tas inovācija, jau tas moments, ka tas ir, kā sakot, kaut kas tāds, kas iziet ārpus, bet kas arī prasa tādu neordināru pieeju, neordināras pūles un papildus risku uzņemšanos, kas to. Par to mums ir ļoti saudzīgi jātiecas un jāmēģina visiem spēkiem to atbalstīt. Jā. Neskatoties uz visiem šķēršļiem un izaicinājumiem, kas ir ikdienā, meža lauksaimniecības un tehnoloģiju parks tomēr attīstās, turpina augt. Viņš nepadodas pie šīs cīņas, un, manuprāt, tas ir pat galvenais, nepadoties un nesabrukt zem šīs spiedienu un turpināt, vai ne? Tad jau redzēsim. Ir tādi ģeķīgi plāni, par to siltumnīcas paplašināšanu. Domāju, kā sacīt. Tad jau pēc gada, es ceru, ka ne tikai pēc gada, bet arī ātrāk tiksimies, redzēs, kas no tā visa jau. Un mēs tieši patreiz arī diskutējam, arī šonadēļ mums te notiek arī diskusijas, kādā veidā risināt, teiksim, tās enerģijas izmaksu jautājumus, Mēs mēģinām tagad apkopot to visu līdzinējo pieredzi, varbūt izmantot tos aktīvus, kuri iepriekšējo nepārdomāto lēmumu rezultātā. Diemžēl, jāsaka, arī mūsu, kā sakot, kontrolcītika, kā sakot, nespēja pildīt tās savas, teiksim, funkcijas, kādā veidā visu to apkopot un salikt kopā un kā sacīt, un mēģināt pārvarēt arī mūsu to pašreizējos izaicinājumus, arī enerģētikas jomā, teiksim, kaut kā saliekot kopā vairākus tur enerģijas ģenerēšanas veidus un tā tālāk. Redzēs, tāpēc mēs no savas puses mēģinām, tas varētu būt arī tāds gana, var teikt, tāds viens no tādiem, var teikt, nozares piemēriem, bet, tiešām jāpaklauvē pa kādu, kā sakot, koka virsmu, tiešām, cerams arī, ka, mēs spēsim, teiksim, arī kaut kā to pieredzi transformēt tiešām tādā, būtiskā nākošajā solī, jo tā jau ir, jo tas, kas neiet uz priekšu, diemžēl, teiksim, arī bieži uzņēmēja darbības vidē tas nozīmē, kā sacīt, ja tu neej uz priekšu, tad tu, pat nestāvi uz vietas, bet, slīdi atpakaļ, tā kā neskatoties uz visu, kā sakot, mēs centīsimies, teiksim, to darīt, un šoreiz cerams, ka arī, teiksim, tās līdzinējā pieredze un varbūt tās nepārāk vieglās
lietas, ko nācies piedzīvot, ka mēs spēsim to visu salikt kopā un arī kārtējo reizi, kā sakot, pateicoties draugiem, partneriem, kā sakot, kas varbūt arī šoreiz, kā sakot, mūs bijis un turpinās atbalstīt, jā, un tā kā mēs jā, kā sakot, mežvīdu tomāteņi paliks, kā sakot, vairāk un varbūt arī kāds viens otrs, kā sacīt, jauna šķirnīte nāks jā, bet jā, tā kā cerams līdz nākošajam. Es saprotu, ka šīs inovācija nedēļas, tas jau tā kā paliek kā tāds, kā sakot, tāds gadskārtējs pasākums jau. Līdzīgi kā lampa, jā? Vidzemes inovācija nedēļa, jā, notiek katru gadu. Mēs kā RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs piedalāmies ar digitālo branču, bet digitālais brančs mums ir arī novembrī ap Cēsu uzņēmēju fórumu laiku. Un tad mēs runājam par arī attiecīgi citām lietām, un digitālais brančs, jā, tas jau ir, jau, man liekas, ka 10 pasākumiem jābūt ir. Precīzi nepateikšu, bet jā. Arita, jau ir vairāk kā 10, jā, jau ir vairāk kā 10. Un tas, starp citu, jā, ja mēs runājam par ka Cēsis tagad ir tāds, cik dzirdēts, tiecas kosmosā, jā, sakot jums. Ja, tad, starp citu, arī runājot par šo lauksaimniecības komponenti un to pašu, kā sakot, city farming un to augu audzēšanu noslēgtās vidēs, un ne tikai augu, kā jūs dzirdējat, tad mums te dažas kolēģis arī Eiropas kosmosa aģentūra ir, kā sacīt, uzrunājusi, jā. Tā kā, principā, vienu sekundīti, ja jūs mani mazliet pagaidīsiet. Es rekur varu parādīt, ka man pat ir, kā sacīt, ir tā, viņu neredz, kā man viņu parādīt. Jā. Tā ir European Space Agency uzlīmīte, ko mēs vienā pasākumā mums noprezentēja kolēģi, jā, tā kā es saprotu, arī ir jautājums arī par to ilgspējību un teiksim, tādām atsevišķiem risinājumiem arī, kas attiecas uz pārtiku un iespēju, kā sacīt, arī mūsu, kā sakot, topošās kosmosa misijas, jā, kā sacīt, tā. Visādas interesantas lietas, jā, kā sakot, manuprāt, Cēsis tādā ziņā jau man arī ir tāda sirdī tuva pilsēta, jā, kur tā kā sakot, sanāk tā pagātne un nākotne tā veiksmīgi savies, jā, kā sacīt, un kā sakot, viens no Livonijas centriem un tā, jā. Tā kā, jā, jo mans labs draugs un kursabiedrs Andris Gaidāns, kas arī ilgus gadus to bruņinieku festivālu Cēsīs rīkoja, jā, kā sacīt, jā. Žēl gan, ka tā tradīcija tagad tā pārtrūkus, bet, varbūt jau atjaunosies, jā. Ar savu livoniešu bruņinieku brālību. Un cerēsim, izklausot diezgan intriģējušas pasākums. No manis pagaidām jautājumu vairāk nav. Došu vārdu Ginē, jo zinu, ka Ginē bija jautājums par kaņepēm. Un lūdzu, Gina. Edgar, es varu pastāstīt, ka kaņepes izmantoja manu senči. Tātad tas 70. gados, cik tajos gados vispār bija atļauts saimniecībās lauku sētās audzēt kaņepes, tad kaņepes izmantoja, tad kaņepes sakuļot, ieguva spali, jā, tad no kaņepes šķiedras ieguva spali, un šo spali sajaucot kopā ar
kādu celtniecības ķiti, ieguva masu, kuru izmantoja, lai aizķepinātu guļbūvē esošās šķirbas, un vēl šo masu izmantoja kā siltumizolācijas materiālu. Man ir jautājums, vai ir veikts kāds pētījums par to mūsu senču labo praksi, kur kādreiz tika izmantot kaņepe, un kā šo kaņepi varētu izmantot arī nākotnē? Nē, teiksim, man te kolēģi arī, Ernests Plūmiņš, viņš jau no kaņepes, kā sacīt, visu māju ir uzbūvējis, jā, no kaņepes. Tā kā, jā, tur jau ar kaļķi viņu jauc noteiktās proporcijās, jā. Tas ir, tur ir dažādas pieejas, gan to kaņepju šķiedru atdalot un tīru to spalu izmantojot, kas ir tā kokainā daļa, gan, teiksim, to visu kopā jaucot, tā ka tur ir tā saucamie kaņepju bloki, tiek taisīti, jā, tad no tiem blokiem var teikt, tiek atsevišķi kaņepju šķiedri izmantot, kā, teiksim, kaut kā, siltumizolācijas, kā, daudziem varbūt zināmā tā paša akmens vate, jā, kā sacīt, tas ir atbilstoši apstrādāti, jā, un viņiem ir tās antiseptiskās īpašības un tādas labas arī, teiksim, siltuma noturības, jā, un kā es jau pieminēju, jā, kā mūsu kolēģi Koksnes ķīmijas institūtā, tā kā sakot, veids, teiksim, arī ar mūsu kaņepēm, te ir veikta vesela testa sērija, gan ar zaļām, gan ar kaltētām, gan ar, var teikt, pirmo reizi mēs, manuprāt, arī Latvijā septembrī veicām kaņepju satīšanu plēves ruļļos, tā kā skābbarība iegūst. Jā. Tā kā tas bija tāds tā kā fermentēts materiāls, jā, tā labi smaržoja. Bet kaņepes smaržu varēja just, jā, sacīt, un attiecīgi tā jau kaņepju šķiedra bija izmiekšķēta, un tad arī šis materiāls tika apstrādāts ar tvaiku, pēc noteiktas tehnoloģijas, jā, un pašreiz, jā, tas ir kā sacīt, jo redz ir jāsaprot tas jautājums, kā es jau runāju, jā, par to viena lieta ir, ko darīja mūsu senči, un ko arī daži kolēģi, kas ir tā kā ar lauku turismu vairāk, tas ir viņiem arī tāda sirdslieta, jā. Mums arī dažas ļoti interesantas saimniecības, kur mēs varam apskatīties, kā tad, teiksim, senči tos kaņepes audzēšanu, cik daudzos veidos tā kaņepe, kā sacīt, ir palīdzējusi un kalpojusi, un, kā sacīt, un tās pašas slavenās kaņepju tauvas un tam līdzīgi, bet otra lieta ir, jā, kā mēs varam iegūt, teikt, kā saka, rūpniecisku, industriālu, teiksim, produktu, jā, un teiksim, un kāda tad ir tā niša, jā. Es pateiktu arī tā, ka, ja mēs runājam tieši par to pašu industriālo kaņepi, tas arī, kā sacīt, ir liels izaicinājums arī atbilstošas ražības un kvalitātes to kaņepi iegūt, attiecīgi lai tā iegūtā kaņepe tieši kalpotu kā izēja materiāls noteiktām lietām, vai tas ir noteiktas kvalitātes šķiedrēji, vai tas ir, kā sacīt, teiksim, kā izēja materiāls tam pašam siltumizolācijas materiālam, un tad ir tas vairāk jautājums par to pašu, cik daudz tur no tā hektāra var iegūst, un cik attiecīgi tev ir jāiegūta tajā zemītē, kādā veidā tā kaņepe ir iekļaujama arī, kā sacīt, kā sakot, augu apritē, jā, arī, mūsdienās aktuālēm tam pašam augu apritēji un tām zaļināšanas prasībām, kas mūsu lauksaimniekiem ir jāievēro, jā, pēc kādām kultūrām viņi ir ieteicams sēt, pēc kādām nē, teiksim, kādas ir, kādas augsnes vai kādas starpkultūras tur ir, kā sacīt, tās, tāpēc arī, starp citu, no mūsu pagājušā gada diskusijām par digitālo lauksaimniecību, liels paldies arī jums, jā, Agrikona pārstāvi mums arī
palīdzēja un tiešām, kā sakot, uz sava rēķina, ja var tā teikt, iesaistījās Kaņepju projektā un pagājušā gada pavasarī ar vairākajiem laukiem, kur arī tās kaņepītes auga mežvidos, arī tika veiktas analīzes un sastādītas tās digitālās, kā sakot, auglības kartes, jā, tā kā tādā ziņā var pateikt, jā, piedalāties inovāciju nedēļā un, teiksim, jūs savām pētniecības lietām iegūsiet arī noderīgus partnerus un praktisku, teiksim, palīdzību, mūsu gadījumā tā sanāca, jā. Tālāk mēs jau arī Latgales lauksaimniecības zinātņu centra rīkotajās Viļānu lauku dienās jau pa visu, var teikt, Latviju, domāju, lauksaimnieku aprindās ļoti pazīstamā pasākumā tālāk ar agrikonu pārstāvjiem tur diskutējām, jā. Tā kā jā, tas ir, bet tās ir tādas nodalāmas lietas, jā, kā sakot, skaidrs, ka kur, manuprāt, tur bija arī runājot par to pašu būvniecību, tika pētīts tas sastāvs, ar ko tur, nezinu, tika kolizējā Romas vai kādās, tīkajās būvēs, kur, teiksim, tā paša, tas pats tā saistviela, kā sakot, ir stāvējis, nezinu, tur tūkstošiem gadu ilgi, jā, ka tur izrādījās, ka tur kāds tur no vulkāna izvirduma rezultātiem kaut kādas tur, vai kas tika jauktas klāt un kādā veidā, jā, tā kā mūsu senčiem, jā, kā sacīt jau, teiksim, kā sakot, arī ir daudzas labas un interesantas lietas, ko pārņemt un to, teiksim, savienojot ar tā mūsdienu, būt, teiksim, tādām zinātnes atziņām, jā, kā sacīt, tur, tāpat kā arī mammas dabas ir daudz ko mācīties un mazākajiem un varbūt nemazākajiem brāļiem jautājums, kurš te ir mazāks, kurš te lielāks brālis vai māsa. Jā, tā kā jā, es domāju, bet katram ir sava niša, tāpēc es arī saku, par ko mēs, kā sakot, strādājot pie šī Kaņepju klāsterim projektā, jā, tomēr ceram, ka tā ir perspektīva, ka tā ir perspektīva lauksaimniecības kultūru diversifikācijā, jā. Ir, protams, tur, kā sakot, manuprāt, ir ļoti liels un plašs lauks, tagad pēdējā laikā ienāk arī tie jautājumi par to lauksaimniecības ilgspēju, to tā saucamo CO2 kapčeringu, jeb to ogliskābās un emisijas, citu emisijas gāzu, tā kā notveršanu vai satveršanu, un tādā ziņā, jā, tas ir jautājums, ka veicot noteiktas audita procedūras, Kaņepē vienkārši kā, teiksim, kultūra ar lielu, kā sacīt, industriālā ar, kas sakot, lielu masu un tāda atraudzība, tā kā Kaņepe var tur vairākas reizes ātrāk kā mežs aug un attiecīgi arī to pašu ogliskābās gāzes daudzumu var, kā sakot, saķert, jā, un attiecīgi tālāk arī noturēt, un tas ir tas jautājums, jā, un mums pat, tāpēc jau viens pat no mūsu virzieniem bija, ka mēs, nezinu, audzējam kaņepi, tālāk mēs no viņas varam uzražot to sintēzes gāzi, no sintēzes gāzes mēs varam paņemt CO2 mēs ielaižam siltumnīcā, tomātiņš, kā sakot, fotosintēzes procesa nodrošināšanai CO2 viņam ir vajadzīgs, tā vietā viņš saražo skābekli, tātad faktiski tas sanāk tāds CO2 pat nevis neitrāls, ka viņi kaut kur noglabāt, bet, ka mēs, kā sacīt, konvertējam, risinam jau tiešām vienu no patreiz lielākajiem pašreizējā laikmeta izaicinājumiem, un arī caur to pašu Kaņepi, arī caur to pašu atjaunojamo tehnoloģiju, un neko tur nepumpējām zemē, neatstājam to nākotnē, bet izmantojot mūsu, kā sakot, zaļos draugus, kā sacīt, kaņepes un tomātiņus un tā tālāk mēs varam, un arī tās atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas mēs varam, teiksim, arī, panākt nozīmīgu, kā sakot, pozitīvu klimata efektu, jā. Bet, vēlreiz jāsaka, ka es gribētu aicināt, jā, un arī
arī to valsts pārvaldi netik daudz aizrauties ar skaistiem ziņojumiem un krāsainajiem visādiem, kā sacīt, uzmanību piesaistošiem, kā sacīt, bukletiem, jā, bet vairāk pēc būtības iedziļināties to uzņēmumu apvienību tajās problēmās, kas cenšas, teiksim, tos, kā sakot, tās inovatīvās un bieži vien inovatīvās, tas arī ir, teiksim, dabai draudzīgas tehnoloģijas attīstīt, jā, mēģināt viņus maksimāli atbalstīt, bet mazāk, teiksim, tās āršķības, vairāk tādu tiešām reālas izpratnes, jā, kā sakot, un arī saprotot, ka nevienmēr tas ceļš būs viegls, ka tur būs daudz problēmu, izaicinājumu un vienkārši, jāsaka, mazāk tā formālismu, vairāk pēc būtības tās atbildības. Ja gribas būt ļoti formālam, lūdzu, ej pastrādā, teiksim, tajā reālajā nozarē, ja tev pēc tam, kā sakot, tā roka celsies, tu akmenis viest, kā vienā no, kā laikam, pasaulē pazīstamākajiem sižetiem, jā, vai stāstā, jā, teica Kristus, tad tie, kuri bez grēka, tie, lai paņem un pirmie to akmenis viež, jā, to varbūt tik triviāli skan, bet, manuprāt, ja mēs runājam par inovācijām, tas ir vēl daudz būtiskāk, jā, teiksim, to atbildīgo lēmumu pieņēmēju, tiešām tā reāla atbildība un šī mūžīgā, kā sakot, piesakšanās ar visādiem formulāriem, instrukcijām, teiksim, vairāk skatāmies un vērtējam lietas pēc būtības, un tad mums daudz labāk, daudz kas izdosies un mēģinām, teiksim, saprast viens otru un atbalstīt. Ja. Jā. Tā, man ir vēl viens jautājums, Edgar, arī par tām pašām kaņepēm. Varbūt palaidu garām, varbūt teici, bet ir jautājums tātad, vai Eiropā arī audzē industriālās kaņepes, vai Eiropā pazīst industriālās kaņepes, un ja tas tā ir, tad kur un kā viņi tās izmanto? Vai ir kāda informācija par to? Nē, audzēs, saku, diemžēl gan Covida laiks, gan arī tās, teiksim, daudzi citi izaicinājumi. Mēs te tieši šodien spriedām ar kolēģiem, kā vajadzētu pašā tuvākā laikā mums projekta ietvaros paredzēt vizīte uz Poznaņas, kā sakot, institūta, jā, kas ir Polijā vadošais tieši, kā sacīt, tieši saistībā par, teiksim, arī veicis arī lielu selekcijas darbu, jā, šķiedrvielu, jā. Tad ir, kā sacīt, ļoti, ļoti gribētos arī viena no vadošajām valstīm Eiropā tieši par industriālo kaņepu tuvēšanā ir Francija. Jā. Tur gan klimatiskie apstākļi, gan arī, teiksim, tās tradīcijas domāšās. Un pašreiz, kas ir interesanti Baltijā, teiksim, vispār kaņepu platības vislielākās ir Igaunijā. Un mēs te ar kolēģiem, kā sacīt, mums veicam pārunas, bet industriālā kaņepe, jā, viņi tā kā ir, kā sakot, jā, potenciāli interesanti, bet, pamatā patreiz visas Baltijas platības, tomēr tas ir koncentrētas uz pārtikas komponents, var tā izteikties, iegūšana. Jā, bija Lietuvā projekts par, kā sacīt, par kaņepju šķiedras, kā sakot, pārstrādījā, bet, kā sakot, saskārās arī ar lieliem izaicinājumiem. Tāpēc, jā, tā izmantošana, jā, tad mēs redzam arī tajā pašā Beļģijā, piemēram, ka mūsu kolēģi arī, kā sacīt, arī, jāsaka, arī dažas iekārtas no Latvijas uz turienes, kā sakot, kaņifikācijas aizgāja, un tāpēc, jā, tie produkti tur ir, tā pirkstvēja, tur ir nesalīdzināma tomēr, jā, un pat pie tām visām, teiksim, kā sakot,
lauksaimniecības izmaksām, jā, kā sacīt, ir, kā sakot, cik man ir informācija, ir tā niša atrasta, jā, gan Vācijā arī ir populāri, teiksim, tie paši būvmateriāli un dažādi veidi materiāli no kaņepēm, jā, teiksim. Daudz ir diskusija par to pašu automotīvo industriju, jā, par kaņepju materiāliem tieši automašīnu virsbūvēs un tā tālāk. Jā. Kā es jau teicu, mēs arī savu kaņepju apvienības, tā izteikties klāsteri ietvaros, mēģinam iespēju robežās, teiksim, tās attiecības veicināt un tā tālāk. Vienkārši pašam, diemžēl, ir brīžam ļoti gribētos vairāk arī, kā sakot, atrast laiku un arī, kā sakot, padziļināti, vairāk padiskutēt ar, kā sakot, ārzemju kolēģiem, kā sacīt, tā tālāk, bet, kā es saku, te viss ir kompleksi, jā. Kā jau mēs par to pārliecinājāmies arī, židos arī audzējot tomāteņus, teiksim tā, pieredze ir laba lieta, bet, jāsaka, kamēr caur savu, var teikt, kā sakot, caur sevīm to visu neizbaudi un tos plūmus neuzsīt, jā, tas būtu vairāk arī par audzēšanu un tā tālāk, jā, teiksim, visur tie apstākļi tomēr ir ar savām niansēm, jā. Bet, jā, teiksim, es uzskatu, ka, teiksim, tās perspektīvas ir lielas un cerams, ka, teiksim, tā industriālā kaņepe arī ņemot vērā to virzību uz naftas produktu aizstāšanu plašo, kā pēc būtības jau, teiksim, tādā ziņā apjoma dažādu īpašību ziņā jau, teiksim, ņepē nav ļoti daudz tādu, var teikt, alternatīvu, jā, teiksim, tādā ziņā. Bet, jā, bet tas ir, kā saka, jautājums par tā produktu izmaksām. Mums ir arī labas lēģītes, kas arī, labprāt arī kaņepju audumu izmantot un arī tas ir brīnišķīga sadarbība ar Gunti Trazdu, kas ir mūsu, kā sacīt, vieglās rūpniecības asociācijas ilgadējais prezidents, jā, un vadītājs, jā, tāpēc, kā sakot, jā, bet, kā lai to saka, ja mēs runājam par kaņepi, jā, tad šeit tiešām, kā saka, jāskatās ļoti kompleksi, jo, sacīt, tas, teiksim, te viens jautājums vai viens risinājums ir vistiešākā veidā saistīts ar iespēju kaut ko tur tālāk sarisināt, jā. Ja tu spēsi kvalitatīvi izaudzēt, kā sakot, noteiktos daudzumos, prognozēt, iedot ražu, tev būs pretī produkts, kas būs pieprasīts, jā, tad teiksim, tad es uzskatu, tās perspektīvas ir ļoti, ļoti labas, jā, bet, teiksim tā, bet, jāsaka tā, vienkārši vajag to darbu turpināt, nevar pagurt, tāpat kā daudzas citas lietas, jā, teiksim, kuras tiek attīstītas. Protams, kaņepi var teikt, ir labi aizmirsts vecais, bet pašreizajā brīdī viņa ir tās, teiksim, tās jaunās nišas, tikai ir jautājums, kā sacīt, par tām, kā sacīt, to iespēju ieguldīt, kā sakot, ieguldīt darbu un to komplekso pieeju, lai līdz tiem, teiksim, perspektīviem produktiem, kā sakot, nonāktu un kā sakot, un kaņepi to savu, kā sacīt, nepelnīti, teiksim, to vietu atgūtu, teiksim, ko viņa, manuprāt, nepelnīti, teiksim, zaudēja, teiksim, dažādā veidā attīstoties, jā, kā sacīt, teiksim, fosilai industrijai un tā tālāk un tā ērtība, jā, teiksim, ko tas deva, jā, teiksim, tikai mēs redzam, diemžēl, ar ko tas arī mums ir izmaksājis. Jā. Diemžēl zaudējumi ir neatņemami.
sastāvdaļas projektos un attīstībā. Protams, gribētos, lai šo zaudējumu nebūtu, bet ja tiem ir jārēķinās un jāņem tie vērā, lai būtu to gala iegūmu. Atzīšos, es jau tālajā 2018. gadā biju pie jums ciemos, tad, kad bijām biznesa plāņu konkursu noslēgumā Malnās koledžā. Mēs visi konkursanti devāmies pie jums uz meža tomātiem, kā jau topošie uzņēmēji. Un salīdzinājumā ar to, kā ir šobrīd, jūs esat ļoti tālu tikuši. Pateicu prieks par to, ka neesat padevuši ar viņu lielāku spiedienu. Un noteikti novēlu tā turpināt, lai mēs pēc gada tiktos atkal un runāt par jauniem projektiem un līdzinējo projektu sasniegumiem. Es jau saku, man jau vairāk patīk tas klātienes formāts, jā. Tās, labas, protams, ir tās attālināties iespējas viss, bet, cerams, nākošreiz satiksimies klātienē un būt arī, kā sacīt, arī, kā sakot, jaukajās pilsētā Cēsīs. Jā, mums ir ko, jā, citu arī jums tagad tādi jūsu pašu tie cēsinieki, jā, tādi lieli inovatori, var teikt. Latvijas vienradži, tie paši draugiem grupi, jā, kas te tagad ir, es saprotu, gan te drusiņi ir sašūmējusies publika par to viņu tiem arhitektūras, teiksim, plāniem, bet es redzu, ka tur dažas tādas interesantas lietiņas, jā, arī to, bet, jā, man arī ir, kā sakot, daži paziņas no šī uzņēmuma grupas, un starp citu arī viņi tika uzrunāti saistībā par, kā sacīt, kaut kādām, teiksim, lietām sadarbība ar mežvidiem, bet, tur, kā sacīt, tas ir tas jautājums, jā, kā sacīt, par to, kā sacīt, par tām perspektīvām vai virzieniem, ko katrs redz, jā, teiksim, jā, tā kā sakot, cerams, varbūt kaut kādās nišās arī interesants sanāks, jā, tā kā, es domāju, kā sakot, ir man arī liels prieks, kā sacīt, un cerams, ka tiksimies jau drīz, jā, un, kā sacīt, un varēsim kaut ko jau tādu, kā sacīt, arī praktiski apskatīt un paskatīties, jā, un padiskutēt, un, jā, cerams, ka arī sanāks pie jums Cēsīs paviesoties, jā. Tad mēs ieplānosim, ka nākamais digitālais brančs vai kāds no nākamajiem būs klātienē, un tad brauksiet Nebūs tik digitāls, jā, kas jā. Digitāls tev slēpjas arī tajās inovācijās un visā pārējā, jo aizsākās jau digitālais brančs klātienē, un līdz ar Covid mēs pielāgojāmies attālināti, bet es domāju, ka ir laiks atsākt arī klātienē. Un tu varēsi braukt pie mums un atrādīt, kas jums ir sanācis un visu savu progresu, jo tiešām interesanti klausīties, kā jums veicas, un neskatoties uz visu, tomēr vēl cīnīties un patiesi prieks par to. Paldies, Mīš, jā. Jā, no manis tas ir viss. Vēlreiz paldies par sarunu. Es nezinu, varbūt Ginē ir kaut kas piebilstams. Vairāk man nav jautājumu. Jā, man gan bija vēl jautājumi par ūdeņradi, jūs tur pieminējāt. Bet... jā, es varbūt neesmu tās eksperts, jā, par ūdeņradi, jā, teiksim. Ūdeņradis tika pieminēts, kā tā mūsu, tas arī ir, jā. Es te velku zināmas paralēlas ar kaņepēm, jā. Teiksim, varbūt jā, tā ir arī zaļā ražošana. Pavisam cita opera, bet arī ļoti daudz diskusiju, ļoti lieli plāni, kā sacīt, bet, tad, kad mēs tiešām piedāvājam, mums bija diskusijas arī Ūdeņraža aliansē, jā, tur visu cieņu arī ir apvienojušies arī daudz mums pazīstami uzņēmumi, bet es aicināju kolēģus arī, tos lielos uzņēmumus, protams, ir sarežģīta tā lēmuma pieņemšanas procedūra un tā tālāk, un tā ir tā problēma, jā, ka varbūt tas mazais grib, bet nevar, lielais var,
neteiksim, ka negrib, viņam ir dažādi veidi citi ierobežojumi, jā. Un mēs tiešām piedāvājam, jā, teiksim, arī mežvidos tādu kā ūdeņražu platformu veidot. Tad, protams, jautājums ir par vietējo patērētāju, jā, bet, tā ir tāda, teiksim, plaša tēma, bet es saku arī, kas ir, tā kā aktuāla ļoti, bet šeit man noteikti būtu jāņem talkā mani kolēģi, jo, tajās lietās es, spēcīgs, es tā, kā saka, gana vispārīgi varu noraksturot situāciju, varu pateikt, jā, mums zināmas, kā sakot, iestrādes un interesi tajā jautājumā būtu. Jautājums ir par tiem partneriem, kuriem būtu tā vēlēšanās un griba, teiksim, īstenot kādu, pilotu projektu arī ūdeņražu jomā. Jā, runājot tātad. Man tās pat jautājums ir gan par kaņepēm, gan par ūdeņradi. Viens par kaņepēm, tātad, cik es saprotu, jūs kaņepes audzēsiet uz lauka, jā? Es pareizi sapratu? Mēs 5 gadus audzējam, jā, šajā pavasarī arī mums jau lauki ir sagatavoti, jā. Vai Tas šobrīd vai šobrīd ar to, ko jūs spējat izaudzēt, pietiek, ja? Un vai esat domājuši par to palielinoties pieprasījumam, vai spēsiet nodrošināt, ko darīsiet tad, ja vairs nespēsiet nodrošināt to, teiksim, kaņepi kā izēja materiālu, ko darīsiet tālāk, kad tas pieprasījums pēc tam kaņepju šķiedras vai vispār pēc kaņepes visos veidos, ka pietrūks, ko darīsiet? Nezinu, mēs jau tā kā 5 gadi, tas mūsu, kā sakot, projekts, kā sakot, par, tieši man pretī ir inovatīvi risinājumi industriāla kaņepju apstrādē un pārstrādē, bet tā lauksaimnieciskā sadaļa tur jau ir, teiksim, viena no galvenajām. Un šī projekta mērķis jau nebija, teiksim, kā sacīt, mums pašiem, teiksim, pēc 5 gadiem 100 vai 200 hektārus kultivēt. Jā. Mērķis bija iegūt zināšanas, pieredzi, radīt, teiksim, tādu metodoloģiju, ieteikumus, kādā veidā, teiksim, tā kaņepju audzēšana varētu tikt, kā sacīt, kaņepju audzēšanā varētu tikt iesaistīti, teiksim, citi lauksaimnieki. Tāpat kā mums savā laikā rapsi neaudzēja pārtraukumu, tāpat kā citas kultūras ir ienākušas, un tam ir vajadzīga, kā es jau iepriekš teicu, tāda plaša. Un otra lieta, teiksim, ja tu viņu audzē, tad kas ir tas noņemējs? Un tāpēc līdz šim tā ir bijuši vairāki gana skaļi anoncēti un pieteikti arī pasākumi, bet tur tā problemātika ir bijusi tāda, tas audzētājs saka, ko tu man audzēt, ja man viņu nekas, kā saka, garantēti nepērk, un tas pārstrādātājs saka, vai potenciālais pārstrādātājs, kas anoncēs, ko tu mēs te darīsim, mums jau nav tie, kas izaudzē, jā. Un atkal, teiksim, parādājs uzskata, ka tā audzēšana, tas jau nekas nav, kā sakot, sarežģīts, jā, reālajā dzīvē, gan audzēšanas tehnoloģijas, gan stabilas ražības iegūšana ir liels izaicinājums, jā, un ar šo projektu, jā, es nesaku, ka mēs esam, tā kā sakot, atrisinājuši visus vai absolūti lielāko daļu jautājumu, bet mēs esam centušies, teiksim, maksimāli no mazākiem izmēģinājumu platībiņām vienkārši, kā sakot, maksimāli izmantot patreiz efektīvāko pieejamo tehnoloģiju, teiksim, un maksimāli plaši arī projektā esam, kā sakot, projekta partneri ir attīstījuši entās kaņepes apstrādes, pārstrādes tehnoloģijas, lai saprastu, kurš tad tas virziens ir, gan kaņepju apstrādē, pārstrādē, kurš var dot, teiksim, to tirgus izrāvienu vai dot to perspektīvu, un šīm visām lietām jāsaslēdzas kopā, jā.
Tātad tas ir ļoti, kā sakot, komplekss pasākums, jā, tātad attiecīgi. Un kad mums tur kolēģi teica, ko te jūs tur priekš pāris hektāriem tagad tur tādu dārgu tehniku speciāli vedat, kuras Latvijā pat nav, jā, viņi tikai nogādāt, bet mēs sakam, tad mēs alternatīvi ar sirpjiem, jā, novākt kaņepi, jā, vai ar mačetēm, vai es nezinu ko, jā. Bet, tādā veidā mēs jau, kā sakot, tas nav nopietni, jā, mēs taču skatām, teiksim, kādi ir tie efektīvākie paņēmieni, kā viņu novākt, kā viņu sagatavot pārstrādēji, kā viņu izkaltēt. Saku, projekta laikā ir 3 vai 4 preses ir vienkārši, jāsaka, stipri sabojātas, maigi izsakoties. Mums 1 vai 2 kombaini ir gandreiz aizdegušies, jā, kā sakot, mēģinot, kā sakot, pļaut to kaņepi industriālo. Tāpēc, šeit mēs runājam tiešām par kaut kādu, nevis par piemājas lauciņu, kuras var iziet, un arī to 3-4 metrīgo kaņepi arī, teiksim, nopļaut ar kaut ko nocirst vai kā sakot, vai sagatavot bet mēs runājam par industriālām teiksim, tehnoloģijām, moderno lauksaimniecību, jā, un tāpēc es arī saku, tā ir metodoloģijas izstrāde. Lai tā kaņepe tiktu audzēt pietiekošā platībā, viņai jāiekļaujas tajā augu sekā, tam pašam lauksaimniekam, teiksim, viņam ir jāsaprot, tur man tagad ir bijis tas, tur es viņu varu iesēt kā starpkultūru, tur man ir vajadzīga tāda un tāda, teiksim, mēslošanas un augsnes parametri, lai, teiksim, tā kaņepi tur izaugtu, un es arī zinu, ar kādu tehniku es viņu novākšu, vai tas ir kooperatīvs, vai man sniegs to pakalpojumu, vai kā. Un par industriālo kaņepi tur ir tas jautājums, tāpēc arī, kā sakot, pietrūka arī tādu tieši datu, jo tiem, kas mēģināja to Latvijā, vairāk bija mēģinājumi to audzēt lielākās platības, vienkārši, teiksim, tie varbūt tie iegūtie rezultāti netika sistematizēti un savukārt, teiksim, tādiem, kā sakot, zinātniski pētnieciskām lietām un daudzām labām lietām, kas tur tika izdarītas, viņam savukārt nevienmēr varbūt bija tā, teiksim, tā, kā sakot, pārnese, teiksim, uz to industriālo mērogu, jā. Tāpēc tas nav bijis mūsu uzdevums. Un otra lieta, bet mēs arī praktiski mēģinam arī, teiksim, audzēšanu, tālāk pārstrāde, primārā pārstrāde, tālāk tas gala produkts, jā, un katrā no tām jomām mums ir, teiksim, kaut kādas iestrādes, kaut kādi rezultāti. Līdz pat tam es saku, ka mēs patreiz arī, var teikt, arī paši esam tā kā ar sadarbības partneriem arī tās nedaudzās pārstrādes jaudas primārās kaņepju, kas Latvijā ir palikušas, kā sacīt, mēs palīdzam viņus uzturēt un kā sakot, un redzēsim, kā jau teicu, rudenī notiks seminārs par padziļinātu kaņepes pārstrādu centra izveidi Mežvidos, varbūt visas zvaigznes saliksies, jā, un tāpēc aicinam un, kā sakot, diemžēl nevienmēr tas laiks palīdz, jā, bet arī pieteikties tos. Gana daudz interesanti ir bijuši, bet tur ir jautājums, jā, aicinam uz sadarbību arī tos uzņēmumus, jā, kas ir skatās gan tā zaļā materiāla, zaļā būvmateriāla un cita veida, teiksim, sakot, produktos, jā, kur mēs tos industriālās kaņepes, tās unikālās īpašības un iespējas varam izmantot un aicinam viņus uz sadarbību. Labi, un man ir jautājums par to pašu ūdeņradi. Varbūt varat izstāstīt, kāpēc es par ūdeņradi iedomājos, jo es zinu, ka Latvijas laikos 19. gadsimta sākumā bija arī automašīnas, kuras brauca nevis ar ūdeņradi. Precīzāk sakot, īsti viņas ar ūdeņradi nebrauca, viņas drīzāk brauca ar tā saucamo koksnes gāzi. Un koksnes gāzi tas ir tas, ko mēs 12 gadus Mežvidos
ar dažādu veidu, kā sacīt, panākumiem vai nepanākumiem ražojam, jā, un ūdeņradis ir tikai viena no šīs koksnes gāzes, jeb sintēzes gāzes sastāvdaļām, jā. Tur ir tā saucamā CO, tvana gāze, slāpeklis kā balasts un ūdeņradis, jā, ūdeņradis atkarībā no gāzes tīrības, tie saucamos apses klučus krāva iekšā un, jā, kā sacīt, un, jā, tas ir, un tālāk šo gāzi ir iespējams arī, tā saucamais arī, vācu ķīmeķi Fišers un Tropšs, jā, tas ir tā Fišera Tropša sintēze, kas tika pielietota, lai, teiksim, šo gāzi, pārvērst uz šķidrā degvielu, arī tāda veida, teiksim, caur noteiktu veidā katalītiķiem, jā, teiksim. Šis ir process, kas tiek izmantots arī lielajās industrijās, kā sacīt, arī, kā sakot, akmenogļu pārstrādes un tā tālāk, jā. Bet, jā, mums tāds pilotprojekts arī bija, tā kā pa daļai tā ir taisnība, bet tikai pa daļai pašreiz iet runa jau par tīrā ūdeņraža izmantošanu. Un tas ir, protams, liels uzaicinājums, kā viņu uzglabāt, jā, bet jā, tā tiek atzīta par tādu pat potenciāli perspektīvāku degvielu nekā, teiksim, darbināt ar to pašu, kā sakot, elektrību, bet, teiksim, automašīnas, jā, bet, tur ir jautājums tiešām par drošību un, teiksim, šo par ūdeņraža šūnām, degšūnām, tā saucamajām un tā tālāk, bet es saku, es neesmu, diemžēl, tur, kā sacīt, ļoti kompetents eksperts šajā jautājumā, bet, teiksim, ja mēs runājam par to ūdeņraža izmantošanu, jā, teiksim, tā patreiz tā industriālākā tehnoloģija ūdeņraža izmantošana, par to nevelti, par to tiek runāts arī saistībā ar potenciālo saules ģenerējošo jaudu pārprodukciju, ka bija pat projekts, kā saules partiem ar noteikti jaudu jāpieliek klāt, teiksim, tos pašus elektrolaizerus, lai vienkārši ar elektrības palīdzību atbilstoši iedarbojoties uz H2O, kas ir ūdens, jā, mēs arī attiecīgi varam kā skot iegūt ūdeņradi, jā, bet, tas ir jautājums liels par tālāko viņa uzglabāšanu, izmantošanu un visu to infrastruktūru. Un tāpēc varbūt nesen bija tā runa, ka mums dažus maģistrālos gāzes vadus taisās, teiksim, pārvērst par ūdeņražu, jā, teiksim, infrastruktūras sastāvdaļām. Tā kā, jā, bet, kā sacīt, savā ziņā, kā sakot, trāpīts tuvu desmitniekam, tikai tas nebija tīrais ūdeņradis. Es domāju, ja tas tādā veidā notiktu Pirmās republikas laikā vai agrāk, tad es domāju, tās sekas būtu gana bēdīgas, jā, kā sacīt. Jo, teiksim, tā ūdeņraža problemātika ir arī ar viņa drošā uzglabāšanā un tālākā izmantošanā. Tad ceru, ka nākošajā, tad, kad mēs noteikti atkal jūs uzaicināsim uz digitālo branču, tad varbūt jūs varēsiet pastāstīt dažus soļus uz priekšu, cik, ja būsiet paspējuši ar ūdeņradi kaut ko, teiksim, paspēt pavirzīt kādu soļus uz priekšu, tad varbūt jums būs ko atkal pastāstīt par ūdeņradi. Un tad būs atkal interesanti tas sērija veida. Iepriekšējā sērijā par tādu projektu, šajā sērijā par arī tātad par kaņepēm, jā, par dažādību, par inovācijām, tad nākošais apstīsimies. Varbūt, ka būs kaut kas, mēs jau labprāt, īpaši, ja jūs mums jau palīdzēsiet ar kādu, kā sakot, naudīgu nozares investoru, mēs jau tikai, mēs esam gatavi infrastruktūru ieguldīt, jā, tikai kaut kā ar tiem, kā sacīt, lielajiem, kā sacīt, spēka pleciem tā vienkārši neklājas, tāpēc es jau neminēsim vārdos, uzņēma pārstāvis teica, un es saprotu viņu lēmumu pieņemšanas, teiksim, to sarežģītību un tā tālāk, bet mēs runājam par tādiem praktiskiem soļiem, jā, ir ambiciozi plāni, kā sacīt, par ļoti lielām investīcijām, ir, varbūt vārdos neminēti, izsludināti grandiozi projekti, bet
tad, kad es aicināju tiešām tādā industriālā mērogā to lietu uzveicināt, Mežvidos tā situācija ir izveidojusies arī, kā mums ir atsevišķa infrastruktūra, kur varētu, teiksim, salikt, ir jautājums par to tiešo patēriņu, jo patreiz tas ūdeņražu uzglabāšanas, transportēšanas jautājums ir ļoti atklāts, bet, redz, tas ir tas jautājums, un jautājums arī par tām iespējām. Gribēšana jau varbūt un interese būt, runājam arī par kolēģiem piedalīties kādā, teiksim, Horizon līmeņa projektā, bet, es vienkārši gribu arī pateikt par to, ja mēs runājam varbūt par tādu, kā sacīt, arī enerģētikas tēmu, bet mums bijis arī viens manā skatījumā ļoti labs projekts, kuru jāsaka arī Eiropa mums vai tie eksperti, kas vērtē tos projektus, galīgi nesaprata, teiksim, tā bija, teiksim, iespēja, gazifikācijas veidā, pārstrādāt nešķirojamos atkritumus, dabai draudzīgā veidā, kas ir, teiksim, alternatīva dedzināšanas procesam, tad mēs ar kolēģiem, arī starp citu RTU bija tā koncepcijā un arī vietējā mūsu Latgales atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums un Križu poligonu startējām un piedāvājām izmantot Mežvidu pieredzi un iekārtas un poligonā izveidot nešķirojumu atkritumu, pārstrādes, granulēšanas un tālāk gazifikācijas līniju, ražot to pašu sintēzes gāzi, startējām konkrēti laika projektā, liktos atkrituma apglabāšana liela problēma, lai mums neuzkrātos tie atkritumi. Un tur, teiksim, redzot, kādi citi projekti bija no citiem Eiropas kolēģiem apstiprināt, likās, šis jau tiešām ir tāds industriāls, reāls un tā tālāk replicējams, pārnesams, viss, kas atbilst, bet, paldies arī kolēģiem no Life atbalsta vienības, neskatoties uz mūsu kopējām pūlēm, mēs pat pirmo kārtu nepārvarējām. Tāpēc tas arī parāda, ka ne tikai Latvijā, bet arī plašākā mērogā bieži vien, teiksim, tiek atbalstīti tādi projekti, kuras gan, teiksim, tā objektīvi runājot, pēc būt savas nepārāk lielas, bet kaut kādas pieredzes varētu teikt, tas ir vairāk papīra tāda padarīšana un tajā pat laikā tur, kur tiešām ir, teiksim, tāds industriāls potenciāls, reāli iespēja, teiksim, tur arī risināt kādu problēmu, tad vienkārši eksperts pie kaut kādas primārās izvērtēšanas uzskata, ka tur nav nekā, tad, teiksim, tas jau viss ir, kā sakot, sen zināms, redz. Tur tā problēma arī Kaņepē mums ir sen zināms, tūkstošiem gadu zināms, tas tikai kaut kā, un arī tā paša, kā jūs te ļoti labi minējāt, arī tā, sakot, kā sacīt, pirmskara laikā, sakot, vai 30. gados, 40. Kā sakot, arī laikā, teiksim, tās ar to sintēzes gāzi un koksnes gāzi, kā sakot, kā alternatīva šķidrai degvielai gāja. Tas viss ir zināmi procesi, arī gazifikācijas, tikai jautājums, teiksim, kā no viņiem iegūt, attīstīt tās tehnoloģijas, kuras mums palīdz arī risināt, teiksim, tās aktuāls jautājums vai kalpot alternatīvu, teiksim, fosilai kurināmam un tā tālāk. Un tāpēc bieži vien, varbūt pabeidzot arī, bieži vien tā problēma ir arī tāda, ka arī tie pētniecības granti vai tas atbalsts vai tas, kas tiek uzskatīts par tiešām kaut kādu novitāti, un tiek viņa meklēta, bet sanāk bieži tā, ka tā novitāte ir novitātes pēc, tur kaut kas jauns vai kaut kāda zinātība. Neiedzinoties, varbūt terminoloģijā tiek atklāta, bet problēma ir tāda, ka tas process tiek normāli līdz galam izstrādāts, ne tehnoloģija, nekas, bet un tad, kad kāds, teiksim, pieteicējs vai grupa, viņi tiešām saka, bet ok, te jau ir
vienkārši ir milzīgi daudz darba. Un tad kārtējs vērtētājs saka, bet te jau nav nekādas jaunuma vai zinātības, te jau nav nekā jauna, tas jau ir kaut kas. Redz, un tā mūžīgā dzīšanās pēc kaut kā jauna, teiksim, pēc tās novitātes, es varbūt kolēģi noteikti no akadēmiskām aprindām precīzāk tā apzīmē, tas arī noved pie tā, ka tiek atbalstīts kaut kāda tāda virspusēja, atvainos par izteicienu, pagrābstīšanās par to jautājumu, bet tāda tiešām, teiksim, tā reāla zinātība un tā procesa attīstība, kā sacīt, vai tās tehnoloģijas padziļināta izstrāde nenotiek. Un tāpēc tas arī, manuprāt, ir vēl viens ļoti būtisks jautājums, kas ir, sadarbībā nozarei ar pētniekiem, teiksim, tiem, atbilstošu atbalsta līdzekļu administratoriem ir ļoti nopietni jāskatā, lai tiešām nesanāk tāda situācija kā pie mums, ka tiešām tad tā bija laba iespēja arī, es domāju, Eiropas līmenim unikālu atkritumu gazifikācijas projektu attīstīt, bet kāds eksperts vienpusēji pirmā izvērtēšanas kārtā mēs kāpēc uzskatījām, nekā jau tur jauna nav. Kaut gan tas pēc būtības, kā sacīt, redz, jaunums jau nav tajā pašā, bet bieži vien ir tajā pašā, tajā tehnoloģijas vai kaut kāda procesa, tajā padziļinātajā izstrādē un tā tālāk. Tā kā, tas, manuprāt, arī ir ļoti būtiski, lai tie līdzekļi netiktu savukārt tādas lietas, kuras tiešām prasītu papildus atbalstu, lai viņas attīstītos par tādu jau reālu produktu tirgus, viņas netiek atbalstītas, un savukārt tiek atbalstīti un ļoti virspusēji apskatītas daudzas lietas, jo, protams, manuprāt, te jau tālāk varētu būt diskusija par akadēmiskām zinātnes lietām vai fundamentālām, vai praktisko pētniecību, tas, manuprāt, ir mazliet kas cits, bet to, ko es redzu tā no praktiskā viedokļa, un ko daudz kolēģi ir atzinuši, ka šī tāda nostāja ar to, ka mēs to neatbalstam, tur jau nav nekāda jauninājuma, kā sacīt, un tad bieži vien sanāk, ka tur, kur vajag tie līdzekļi, netiek papildus ieguldīti, tāpēc, manuprāt, ļoti būtiski arī tā projektu pēctecība, lai kaut ko papētot, izdarot, mēs varētu tiešām no tā iegūt to rezultātu, kā sakot, ka tas pārtot par kaut kādu jau, nezinu, līdz galam noselekcionētu šķirni vai sēklu vai attīstītu tehnoloģisku iekārtu vai iekārtu. Nevis vienkārši atkal kārtējo reizi virspusēji apskatīties, tam neiedot un atbalstīt kaut ko, kur vienkārši kaut kas tiek virspusēji, kā sacīt, apskatīts un, teiksim, smuķi iesaiņots un pateikts, kaut ko mēs esam papētījuši. Kad pasaka, kāds te ir praktiskais sausais atlikums, kā saka, tās jau, tas ir tādi varbūt manis tā kā saka, tādi ļoti vispārēji izteikti secinājumi par to visu. Tā. Lieliski, Edgar, es tagad vienkārši šodienas tēma ir dažādība inovācijās, un es paspēju pierakstīt tās tēmas, par kurām mēs šodien runājām, un mums tur tāda dažādība inovācijās. Sākām ar zemenēm, tad ar tomātiem, tad ar kaņepēm, tad ar zaļo enerģiju, tad ar celtniecības materiāliem. Tad vēl pieminējam ūdeņradītāju transporta nozarē, tātad alternatīvās, es spēju skatīties, ko pierakstīt, tad alternatīvās tehnoloģijas, tad ir vēl atkritumu gazifikācijas process un tā tālāk, un tas viss ir vienā uzņēmumā. Jautājums ir beidzamais jautājums, pirms mēs nobeidzam, cik jūs uzņēmumā strādā darbinieki? Nē, nevajadzēja to uzsvērt, ka tas ir vienā. Pirmkārt, mums ir biedrība, Biedrība mums ir sastāv no ļoti, kā sakot, kompetentiem
biedriem. Var teikt, mūsu biedru kapacitāte ir ļoti liela, sākot kaut vai vienu no mūsu vadošiem biedriem Rīgas Tehnisko universitāti, jā. Reizeknas Tehnoloģija akadēmiju, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu, tā ka mūs ir daudz. Nu, Nu, jā. var teikt, tā ir mūsu un mežvidu, jā, mežvidu paši uzņēmumi kā tādi, kā sacīt, tāpēc mēs sakām, ka mums ir tā varbūt tā, nu, viena lieta, kas varbūt, nu, šis formāts varbūt nebūtu tik unikāls, jā, pētnieku un uzņēmumu attīstīt, bet, nu, tas, ka, nu, teiksim, varbūt tas notiek tik tālu no Rīgas un mēs tiešām, un kā tagadējā arī situācija, arī viss, kas notiek, tā sakot, mūsu mīļā Latvijā un Eiropā, jā, tas drausmīgais karš, viņš arī pierāda, jā, kā sacīt, un var teikt, ka tas mūsu biedrība Meža lauksaimniecības un tehnoloģiju parks, ņemot vērā to, ka atsevišķu projektu aktivitātes fiziskās notiek arī mežvidos, un kas ir austrumu pierobeža, jā, tas, manuprāt, ir ļoti būtiski, jā. Kā sacīt, lai tā austrumu pierobežas, nu, kā sacīt, tā stiprināšana, kas nav tikai militāra, bet arī ir cilvēki, tās vides radīšana, manuprāt, tas ir, nu, sanāk, teiksim, varbūt sākotnēji tas tā nebija domāts, jā, bet, nu, tagad jau tas, teiksim, tā mūsu biedrības, teiksim, tas uzdevumu loks ir paplašinājies un ieguvis tas formāts un tā zināmā sasaiste ar mežvidiem kā vietu, jā, teiksim, kur notiek atsevišķi pētniecības projekta aktivitātes, uzsver atsevišķi, jā, tad, teiksim, tas, nu, teiksim, ir ieguvis tādu vēl, teiksim, jaunu, var teikt, tādu papildus, nezinu, papildus būtisku, var teikt, pat valstisku uzdevumu. Man tiešām liels prieks, jā, par mūsu biedriem, jā, un kolēģiem, tā kā, jā, un tā ideja arī Mežvidu biedrībai bija tāda, ka tas ir tāds, nu, uzņēmēju, pētnieku, teiksim, vieta, kur sanākt, padiskutēt, apmainīties ar perspektīviem, projektiem, idejām un iespējām kaut ko darīt kopīgi. Jā. Plašs draugu loks, ja tā var izteikties. Ja jūs nebūtu tik tālu, es labprāt pie jums praksē dotos, bet... Nu jā, nu, kā šeit jau tās prakses lietas var arī kaut kā digitāli mēģināt savietot, jā, nu redz, bet kā es jau saku, mums tas attālums ir tas, kas, un tas, ka mums ir kaut kas tāds, kur atsevišķi projekta aktivitātes pašos mežvidos noteikti, tas ir tiešām mums arī ir būtiski, jo arī, nu, teiksim, lai tie cilvēki redzētu, ka arī mums austrumu pierobežā nav tā, kā sakot, kā ir svilpo vējš, kā sakot, tukšās viensētās un ka mēs, kā sacīt, vai arī saimniekojam tikai pa vecam, vai, nezinu, tur, kā sacīt, audzējam tikai un tā, bet, nu, kā mēs, nu, tas ir, manuprāt, ļoti būtiski, un īpaši pēdējos gados tas ir kļuvis vēl stipri būtiskāk, jā, nu, man arī pēc mūsu sarunas šodien es tā ilgi pārdomāju, ar tiem laikiem ir ļoti, kā sakot, saspringti, bet, nu, man te ir uzaicinājums no mūsu aizsardzības ministrijas piekdien Daugavpilī notiek, nu, kā sakot, piedaloties ar aizsardzības ministram arī kāds seminārs, diskusijas arī par teiksim, par, nu, valsts aizsardzību, par zemesardzes lomu, par, teiksim, kiberdrošību un tādām lietām. Tā kā, bet, nu, ar laikiem ir saspringti, bet, nu, laikam jau, kā sacīt, būs vien savu dalību jāapstiprina. Tādas ir būtiskas lietas. Nu, gribētu piebilst arī, jā, kā, teiksim, tagad arī pēdējos gados skaļi izskanējušās arī, nu, tā kā aicinājumi un arī diskusijas un par mūsu uzņēmēju un kaut kādu inovatīvu lietu devumu arī, kā sakot, valsts aizsardzības jomā.
teiksim tā, atsevišķi mūsu biedrības biedri, nevis atsevišķi, bet, biedrības biedru, kā sakot, darbinieki vai kā sakot, mācības spējīgi un pētnieki arī ir, kā sacīt, ir sadarbojas aktīvi arī ar mūsu militāro industriju, jā, un tāpēc, jā, kā saprot, kas patreiz, jā, diemžēl jāsaka, es varbūt savā ziņā, es ar tādiem, kā sacīt, dzīvojam draudzīgi un kā sacīt, skaistums un draudzība izglābs pasaulē, kā sacīt, bet, jā, žēl, tā situācija tāda ir, kā ir, un kā sacīt, ka tā vietā, lai nodarbotos ar tādām, kā sacīt, celt mājas un audzēt puķus un iekopt dārzus, kā sakot, atrodas viens otrs uz pasaules, kuram, kā sacīt, vajag pierādīt, ka viņš ir galvenāks par citiem un, kā sakot, un viņam ir kaut kādas neskāpēc lielākas, kā sacīt, uz kaut ko tiesības. Jā, tā kā, tas jau ir tas jautājums arī, kā sacīt, kādos arī apstākļos, ka mēs nevaram abstrahēties arī no tā visa, bet, ko es gribētu pateikt, atgriežoties pie man iemīļotās tēmas, visos šajos apstākļos vēlreiz un vēlreiz jāsaka, ka ar ļoti lielu, teiksim, visiem kontrolētājiem, pārbaudītājiem, kritizētājiem, ja šādos apstākļos tas uzliek dubulto pienākumu apzināties, ka tie cilvēki, kas strādā, kas attīsta kaut ko, kas nebaidās, kas nav aizbraukuši, kas, kā sacīt, kā sakot, grib, lai mums Latvijā, teiksim, mums tiešām, kā sacīt, mēs spētu arī, kā sacīt, nevis vienkārši izdzīvot, bet dzīvot un teiksim, nevis būt kaut kur lejas galā, bet ieņemt to vietu, ko mēs varam ieņemt, kā sakot, draudzīga Eiropas valstu saimē, ja tā var izteikties, tad, teiksim, mums ir vairāk jāuzticās mūsu cilvēkiem, mums ir vairāk viņiem jāiet pretī teiksim, un jo īpaši tiem, kas, kā sacīt, ārpus tās komforta zonas iziet un mēģina kaut ko tiešām būtisku izdarīt, attīstīt. Un, jā, tā ir arī, es domāju, tā ir arī liela atbildība mums visiem kopā, lai viss tas notiktos. Teiksim, un tas nevar notikt, kā sakot, apstākļos, kur teiksim, tam uzņēmējiem vai tam inovatoram ir katru dienu ar bažām jāatver, teiksim, tur e-pasts no Vidgov.lv vai Lija vai vēl kaut kas. Tas nav normāli, jā, kā sacīt, jā. Teiksim, jā. Taisnība. Galvenais ir neatlaidība un turpināt cīnīties. Jā, redz, katram jau tas kā tur laikam tajā klasiķi ir teikuši, katram jau tas krusts tiek dots pēc tā, cik viņš var panest. Jā. Mēs jau tā filozofiskām tēmām sājam pieskarties, bet, tāds, bet, kā saka, viena ir tā tehnoloģiskā puse, otras ir, jā, mēs tā kā sākām šo sarunu ar to ietvaru, tām regulējuma noteikumiem, instrukcijām, teiksim, kas regulē visu mūsu darbību, jā, un tiešām ir ļoti būtiski, jā, kā es arī teicu, arī runājot par projektiem, mazāk dažādu skaistu frāžu, kā sacīt, skaistu krāsainu atskaišu, bet vairāk praktiskas iedziļināšanas, vairāk arī personiskas atbildības uzņemšanās par to, kā sacīt, un manā skatījumā mums tiešām ir mazliet pa daudz kontrolētāju, pārbaudītāju un par maz praktisko darītāju. Nevar nepiekrist tam.
ka trūkst praktisko darītāju. Un uzskatu, ka tas projektiem ir ļoti svarīgi, ka tieši praktiskā puse tiek attīstīta un pētīta. Jo teorētiski jau mēs varam uzrakstīt ļoti skaistu pozitīvu prognozi, bet tieši to praksi un to reālo situāciju, diemžēl trūkst to praktisko zināšanu, lai izvērtētu, vai tas tiešām tā būs. Es domāju, ka šodienai pietiks šai sarunai. Vēlreiz paldies par laiku veltīto. Jā, paldies. Tiekamies tad klātienē, jā. Vai nu cēsīt, vai neģito, vai kaut kur pa vidi. Vai kaut kur pa, vai Valmierā. Jā. Arī ļoti jauka vieta, pilnībā atbalsta. Jā, sveiciens no Valmieras. Starp citu, paldies jums par viesmīlību, jo es kā Ludzānietis, starp citu, mums trešdien es arī Handbola federācijas padomēs, man arī dažas sporta aktivitātes, lai būtu, kā sacīt, līdzsvars, jā, un paldies Valmierai, ka viņi mūsu handbola izlasi jau entos gadus uzņem. Cerams, ka arī kaut kāds tie handbola tie iedīgļi arī Valmierā tās sēkliņas savas asnus dzīs, tā kā es izmantojot iespēju. Ceram. Tā kā brauciet uz spēlēm, jā, mūsu izlasē laimīgā kārtā, tomēr tika nākošajā kvalifikācijā, tā kā laikam kādā rudenī būs kāda no lielajām izlasēm, tā kā sacīt, gaidīsim, es saprotu, ka arī Valmieras olimpiskais centrs arī turpinās būt, teiksim, tā mājīgā mājvieta mūsu izlasē. Tad radīsim apkārt savu mājīgu vidi. Jā. Prieks ir pašiem un apkārtējiem, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, un Valmierā, jā, mēs arī un Strasburī runājām, pabeidzot, tad varbūt, man tāda sanās liriska atkāpe, jā, varbūt ne pa to, kā sacīt, fokusa tēmu, bet arī viņš, saprot, bija ilgadējis Valmieras stikla šķiedras padomu cikls, un mēs tieši arī diskutējām, jā, par to, ka tāda veida un mēroga uzņēmumi varētu, teiksim, kā saka, varbūt arī kaut kur paskatīties arī citos virzienos, un, piemēram, runājot par dabiskās šķiedras attīstību, jā, jo tieši man rādīja unikāls, man arī ir piemēri, kādā veidā, teiksim, stikla šķiedra tika salsta kopā audumā ar kaņepju šķiedru, jā, tas ir, tāds var teikt, unikāls, kā sacīt, pasākums tika veikts, jā. Tā to var reāli izdarīt? Jā. Var reāli, jā. Man gan tā parauga nav, jo es teicu, tas ir unikāls, tas bija Japāņu pasūtījums, jā, kā sacīt, jā. Kad mēs tieši diskutējām par tām, par tēm, naftas produktu aizstāšanu tieši par dabiskajām šķiedrām, jā, teiksim, jā. Un Guntis Strasts, jā, viņš arī, saprot, gan ilgus gadus arī Valmieras stikla šķiedras padomē bija. Tā mums beigās atkal parādījās vēl viens jauns produkts, par kuru mums sarunas sākumā vispār nebija ne jausmas. Un es saprotu, ja mēs vēl kaut ko pieminēsim, tad tā mēs līdz rītam 24 stundas norunāsim. Labi. Līdz ar to... Atstāsim kaut ko nākošajām reizēm. Jā, jo izskatās, ka šo sarunu mēs varētu turpināt sēriju veidā periodiski ik pa brīdim, vai ne? Labi, tad... Uz nākošo reizi klātienē uz kafiju, jā, kā sakot, un tomātu sulu uz glāzi. Un tomātu sulu, tieši tā. Sarunājuši. Labi, jauka vakaru, jā, visu labu. Paldies un veiksmīgi atā. 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 Atā.